Es nolasīšu no apstākļu Pāvila vēstules Timotejam, 1. nodaļas 8. pantu. Apstākļu Pāvila 2. vēstule Timotejam, 1. nodaļa 8. pants. Tad nu nekaunies liecināt par mūsu kungu, nec kaunies manis viņa gūstekļiem, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā. Mēs noliksim viņu galvas. Godīgs pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, jo tas ir dzīvs un spēcīgs un asāks par abās pusēs griezīgs zodmeni. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir arī kā spoguls, pie kura pieejot, mēs varam izspoguļot savas dzīves. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir arī kā sēkla, kas tiek sēta mūsu sirdīs, un mēs lūdzamies, kungs, kaut tā tur spēt iesakņoties un nest augļus. Mēs, kungs, lūdzam svētī mūs savā patiesībā un palīdz mums šīs patiesības izprast, kas nāk no Tevis, un vairāk tās pielietot savā dzīvē. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Dažas lietas, kā jau iesākumā esmu minējis, mēs balstam savu ticību uz Bībeles autoritāti, un to mēs uzskatām par ļoti kaut ko īpašu un svarīgu. Kāpēc mēs to tā domājam, kāpēc mēs to tā uzskatām? Ir vairāk iemesli, jo mēs zinām to, ka cilvēks var atzimt tikai un vienīgi no Dieva vārda. Un to apliecina arī Bībele, 1. Pētera 1.23, Jēkaba 1.18, kas parāda to, ka jūs esat atzimuši nevis no iznīcīgās sēklas, bet no neiznīcīgās, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Mēs ticam arī tam, ka mūsu dzīvē briedums, kuru mēs sasniedzam un kurā mēs augam, arī dod piepildījumu tieši Dieva vārds un nekas cits. Un arī to Bībelē apliecina, piemēram, šī pašā 1. Pētera 2.1.2, kur ir rakstīts, kad atmetuši visu ļaunprātību, visu viltu, liekulību, kārojiet kā patlabam piedzimuši bērni pēc garīgi tīra piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābt. Tāpat tās Romiešu vēstulē 8.29 un 6.22, kur ir skaidri parādīts tagad, kad jūs esat atpestīti no veciem grēkiem, jūsu iegūms ir svētāšana. Un Romiešu 8.29, tos, kur viņš ir izredzējis, tos viņš arī nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam. Visos šajos pantos mēs redzam procesu, visos šajos pantos mēs redzam izaugsmi, un tāpatās mēs arī zinām, ka tikai vienīgais pamats, kas dod pārliecību un stabilitāti mūsu dzīvē, ir evaņģēlija. Un kas ir pluss tam, ir jau kaut kas cilvēcisks, kas ienāk mūsu dzīvē, un daudz lietas es gribu ar jums kopā par to domāt un pamatot bibliski, kā mēs to redzam un kāpēc mēs tam ticam. Jo mēs taču tam ticam, ka Bībele ir vienīgā autoritāte. Tā? Vismaz tā tam vajadzētu būt. Un kāpēc mēs ticam? Jo pēc Bībeles mēs redzam to, ka svētie raksti ir Dieva iedvesti. Un 2. Timoteja 3.16 mēs arī to izlasām. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti. Un šeit nedaudz es pat gribu pakavēties pie šī panta, kaut arī daudzi uzskata to, ka Bībele ir Dieva iedvesta, tomēr pastāv daudzas iespējas un maldīgi uzskati, ka cilvēki
uzskata, ka ne visa Bībele ir Dieva iedvesta. Piemēram, ir tāds uzskats, ka Bībele ir iedvesta daļēji. Piemēram, Jāņa evaņģēlijs ir iedvests, bet Salamana augstā dziesma, piemēram, nav iedvesta. Tad ir tāda teorija mazāk vairāk iedvesta. Un ir svarīgi, ka mēs šīs lietas zinām un saprotam, jo mēs redzam kādreiz, ka cilvēki neliek uz Bībeles patiesību, nebalsta uz Bībeles patiesību savu dzīvi, tāpēc, ka ir pieņēmuši kaut kādu šādu savu domāšanas sistēmu. Vēl ir mististiska, daudz domā, ka mistiski ir Bībele iedvesta. Dievs, piemēram, kaut kādā veidā runāja, un cilvēks par tiešo to pierakstīja. Mēs zinām, ka bībeliski tā tas nav. Tāpat tās ir tāds uzskats, ka Bībele ir ideiski iedvesta, ka, piemēram, cilvēki domā, ka ne visi tie vārdi, kas ir uzrakstīti, ir iedvesti, bet ir iedvestas tikai tās idejas, ko ir, piemēram, teicis Kristus vai Pāvils. Bet ne tā mācība, kuru viņš ir mācījis. Un tāpēc es gribu arī jūs pārbaudīt nedaudz šī lietā, vai Bībele ir patiešām jūsu autoritāte, vai jūs ticat tam, ka Bībele ir pilnībā Dieva iedvesta. Nevis daļēji, nevis ideiski, nevis vairāk vai mazāk iedvesta, bet ka viņa absolūti visa ir Dieva iedvesta, un mēs tam ticam. Otra lieta, kas ir svarīgi mums saprast, ir to, ka mēs ticam, ka tieši šīs 66 grāmatas ir Bībeles kanons. Un nav 67. grāmata. Un arī nebūs. Viss, kas ir vajadzīgs, Dievs ir pateicis. Un ja mēs izejam kaut kur un pieliekam kaut ko visu tam klāt, tad jau mēs saprotam, ka Bībele nav autoritāte. Tā? Ja mēs sakam, ka ir kaut kas vēl plus šīm 66 grāmatām, piemēram, baznīcas tradīcijas vai kāds baznīcas mantojums, tur jau mēs redzam, ka Bībele jau vairs nav autoritāte, bet ir kaut kas plus. Vēl viena ļoti svarīga lieta, un par to es tā plašāk drusku gribu padomāt ar jums, ir tas, ka daudzi, ka mēs saprotam un ticam, ka Bībelē ir tikai viens pareizs skaidrojums. Es atgādināšu šodien. Mēs skaidri ticam tam, ka Bībelē ir viens pareizs skaidrojums. Jo Bībeles nozīme, kā var teikt, jo Bībeles nozīme ir Bībele. Rakstu nozīme ir raksti. Izņemiet ārā Bībeles nozīmi un pazūd raksti. Piemēram, lai jums labāk tas būtu saprotams, ir tā, ja piemēram jūs atverat 1. Korintiešu vēstuli 13. nodaļu un nepareizi viņu izskaidrojat, jums nav raksti. Jo kā jums var būt raksti, ja jūs esat nepareizi viņu izskaidrojuši? Tātad Bībeles nozīme ir raksti. Tas, kas Bībelē ir pateikts, tie ir raksti. Un ja, piemēram, jums ir maldīgs uzskats par Bībeles patiesību, jums vienkārši nav raksti. Un to ir ļoti svarīgi saprast. Un daudz tādas lietas ir Bībelē. Piemēram, ja jūs atverat 25. nodaļu Mateja evaņģēliju un izlasat par 10 jaunavām, un sākat šajā līdzībā ienest iekšā visādas savas domas, piemēram, ka šajos eļas lukturos bija svētais gars.
un eļas lūk, tur bija tas un tas, tad mēs varam pateikt droši, kad Bībele, jums nav Bībele, jo jūs esat nepareizi viņu iztulkojuši. Ir vēl trakāk, kad cilvēki iet tālāk, viņi, piemēram, vecā derībā bija šķīstie un nešķīstie dzīvnieki. Ziniet, tādus esat lasījuši. Un daudzi saka to, kad tie, kas atgremo un ir šelti nagi, tie ir Dievam derīgi, ja, tie ir cilvēki ar derīgi iešanā. Un ir tādi, kas alegorizē un pienes šo rakstvietu sacīdami to, kas gremo, tad jālas Bībele. Ja atgremo, jālas Bībele. Jūs atgremojat. Vai arī, ja ir šķelti nagi, jaunā un vecā derība. Ja tā cilvēki var aiziet ļoti tāli, un mēs redzam, ka pazūd Bībeles nozīme. Jo nozīme tur ir pavisam cita. Un ja jūs esat evaņģēlisks kristietis, ja jūs pieskaitat sevi tādu, ka jūs sakat, es esmu evaņģēlisks kristietis, jums ir svarīgi, ka Bībele ir jūsu autoritāte. Ka visu, ko jūs darat, viss kāds lēmums jūs pieņemat, viss kādas idejas jūs ieviešat draudzē, jūs darat, izejot to no Bībeles patiesības. Un šodien evaņģēliskiem kristiešiem nebūt, Bībele nav tikai autoritāte. Un mums tas ir, un mēs to redzam. Piemēram, noliekam vienu vidēju evaņģēlisku kristieti un paskatāmies uz viņa dzīvi, vai viņš vadās pēc Bībeles. Vai viņš pareizi to saprot. Un es jau minēju, ka kristiešiem Bībele autoritāte ir tikai tiem, kuri pieņem pareizi skaidrojumu. Tā. Ja jums ir nepareizs skaidrojums, jums Bībeles nav. Un jūs esat evaņģēlisks kristietis tikai tad, kad jūs vadaties no Bībeles autoritātes. Ja jūs nevadaties no Bībeles autoritātes, jūs sevi nevarat pieskaitīt pie evaņģēliska kristiešu cilvēku. Un loģiski tā sanāk. Un tāpēc mēs ticam tam, un tāpēc mēs uzsveram to svarīgumu, ka Bībeles autoritātei ir jābūt paceltai ļoti, ļoti augstu. Jūs atvērt Jeremiju otro nodaļu un varam nolasīt tur 12. pantu, kur Jeremija saka: šausminieties par to debesis un drebiet un sastingstiet izbrīnāt, saka tas kungs. Jo mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku, tie atstūmuši mani dzīvā ūdens avotu un izrakuši sev akas, cauraks, akas, kas nesatur sevi ūdeni. Un šajā pantā mēs redzam šo problēmu, kad jau arī tajā laikā Izraēlas dzīvē bija problēma, ka cilvēkiem bija tendence aizvirzīties, novirzīties projām no svētiem rakstiem. Vai arī kaut ko ienest savu rakstos un dzīvot no tā kaut kā savu. Es gribu jums tādu ilustrāciju iedot. Jūs zināt, ka kādreiz esat droši vien televīzijā redzējuši, kad kosmonauti tiek palaisti kosmosā, atklātā kosmosā. Un, lai viņus tur palaistu atklātā kosmosā, ir vajadzīgs ļoti rūpīgs skafandrs, kurš nelaiž klātu gaisu un kurš ir ļoti izolēts. Un no šī skafandra ir tāds vads, par kuru tiek iedots klāt skābeklis. Un tur neder, kad viņam kaut kā vienkārši virve ir klāta. Jo vajag speciāli tādu trubu, tādu šlangu, kura piedod klāt skābekli.
Un, ja viņa kaut kādā veidā aizgriež ciet, cilvēks mirst. Jo viņš atrodas agresīvā tādā vidē, kurā viņš bez skafandra un bez skābekļa nevar pastāvēt. Un līdzīgi tas ir tāpatās ar mums, brāļi, kad mēs saprotam, tikko mēs nogriežam kaut ko no Bībeles vai piegriežam, mēs zaudējam dzīvību. Jo kā Jāņa Evaņģēlijā 20. nodaļā 31. pantā ir rakstīts, šis ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūt viņa vārdā. Skaidri parāda, kur ir dzīvība. Skaidri tiek parādīts tas, no kurienes nāk šī dzīvība. Jo šis ir rakstīts, nekas cits, tieši šis, kas šeit ir uzrakstīts, ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūt viņa vārdā. Un tāpēc ir ārkārtīgi ļoti liela nozīme. Es pat pieļauju, ka mēs pat nenovērtējam to, cik liela ir nozīme svētajiem rakstiem, lai neko tur neliktu klāt. Un lai neko tur arī nemēr. Jo jums raksti ir tikai par tik, cik pareizi jūs tos skaidri. Tikko jūs ienesat tur kaut ko savu, jūs pazaudējat rakstus. Un tā ir pirmā lieta, ko es gribēju minēt, rakstu svarīgums. Un es domāju, ka mēs katrs viens to ļoti labi apzināmies, ka rakstiem ir ļoti liela un svarīga nozīme. Otra lieta, ko es gribu pieminēt, kādas ir bīstamības un tie uzbrukumi Bībeles autoritātei. Piemēram, ja jūs bīstami ir tādi, ja jums nav savu ticības apliecība, pareizi izveidot savā dzīvē, ja jums nav pareiza mācība, kur ir garantija, ka jūs nepieņemsiet malus? Garantija nav nekāda. Jo nezinot patiesību, nestāvot uz patiesības, jūs noteikti tiksiet piemānīti. Jūs noteikti tiksiet apmānīti. Un ja pie durvīm klauvē kaut kāda herēze vai nepareiza mācība, jūs to būsiet tai atvērti. Patiesībā šodien es ļoti daudz redzu tādus draudzes, kur absolūti ir vienalga, kas šeit priekšā stāv. Tu ar Kristu? Nāc kaut ko pastāst. Tev ir Bībele rokā? Nāc kaut ko pastāst. Un mēs esam pietiekoši jau pie šī atdauzījušies un pietiekoši ir jau pieredze pie tā, ka ne katrs šeit drīkst priekšā stāvēt un ne katrs var Dievu vārdu nest un sludināt. Tāpēc, ka bieži vien sarunās kaut ko pilnīgi tādu, kas nav bībelisks. Un tā ir viena bīstamība. Ja jums nav savu ticības apliecību, ja jūs nestāvat patiesi uz evaņģēliju, jūs noteikti piemānīs. Un tas ir tikai laika jautājums. Vēl, ja jūs nestāvat uz evaņģēliju pamatu, jūs nespēsiet izšķirt to, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Jo tikai Bībele un Bībeles standarts nosaka to, kas ir pareizs un kas ir nepareizs. Tikai un vienīgi. Un nekas cits. Skatieties, pasaules metodes, jebkuras, pašas gudrākās. Paņemiet jebkuru pasaules metodi, kura ir kaut vai ar zinātniskiem grādiem aplīmēta. Bet attiecībā pret Dieva autoritāti viņas nav likumīgas. Jo viņas nenes sevi Dieva autoritāti. Otrs, viņas nedod dzīvību. Trešais, viņas nemaina sirdi.
Ceturtais. Viņas nedod nekādu labu, viņas neceļ Kristus draudzi. Kristus draudzi ceļ autoritīvas Dievu vārdu. Evaņģēlijas. Tāpēc mēs nolasījām Pāvils, kā viņš saka, tad nekaunies liecināt par mūsu kungu, nec kaunies manis viņa gūstekņa, bet uzņemies Dievu spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēliju labā. Mīļie, par evaņģēliju jums būs jāciena. Par evaņģēliju patiesību jums būs jāstāv. Un es domāju, ka jūs jau paši savā dzīvē esat to novērojuši, un jums jau pašiem savā dzīvē ir pieredze uz to, ka tikko jūs autoritīvi vai pārliecinoši stāvat uz Bībeles patiesību, jūs saskaraties ar konfliktu. Jūs nonākat konfliktu. Un tas ir labi. Kāpēc? Tāpēc, ka Bībele to skaidri parāda, ka tā būs. Nevar nenonākt konfliktu. Un tāpēc šodien draudzes viņas negrib nonākt konfliktā, un viņas iet draudzībā ar šo pasauli. Un viņas pieņem visādas dažādas metodas un projektus, lai kaut kādā veidā cilvēki vienkārši izklaidē. Mums nav cilvēki šeit jāizklaidē. Mums cilvēkiem ir jānes autoritīvs Dieva vārds. Balstīts uz svētajiem rakstiem. Vēl, ja nav Bībele autoritāte un nav pareiza mācība, būs nenopietna attieksme pret grēku. Virspusēji attieksme būs pret grēku. Cilvēks būs atvērts grēku. Cilvēks tam nepiedos lielu nozīmi. Cilvēks teiks, visi tā dara, un kas tad? Es nevaru šādi tā padarīt. Vēl ļoti liela bīstamība ir to, ja jums nebūs skaidrs pamats, ir tāds veids kā burta kalpība. Tas ir, tā lai labāk saprast, tad, kad tradīcijas, draudzes kādas tradīcijas pārņem Bībeles autoritātes nozīmi. Kad cilvēki sāk vadīties no tās sistēmas, ko kāda draudze ir pārmantojusi vai pieņemta. Ārkārtīgi svarīgi, es to saku. Vēl misticiska pieredze. Jūs teica, es dzirdēju. Iedomājies, ja jūs esat evaņģēlisks kristietis, ir problēma. Ja jūs esat evaņģēlisks kristietis un ir problēma. Kā jūs risināt problēmu? Jūs ejat pie Bībeles iespējams, jūs atbildi tur neatrodat. Jūs prasat, ko domā brālība? Jūs ejat pie brālība. Kur garanti, ka brālība saprot pareizi? Kur ir garanti? Un tad kāds garīgs ļoti brālis pienāk pie jums un saka, vajag ieklausīties iekšējā balsī. Skatieties, jums jau ir Bībele, jums jau Bībele nav autoritāte, jums ir kaut kāda reliģiosa grupa autoritāte, plus vēl misticisms, plus jūs vēl sakat, labi, mēs nezinām, kā šo jautājumu risināt, balsos. Ziniet, viens mācītājs, viņš atnāk uz draudzi, viņš saka, kad es lasu pastorālās vēstules, es nevaru kalpot, jo es neatbilstu tam. Brāļi nobalsos. Un brāļi balso, un pie kāda risinājuma viņi nonāk? Var kalpot. Tad no kādas autoritātes šie cilvēki izgāja? No cilvēciskas autoritātes, ne no Bībeles autoritātes. Ja pēc Bībeles autoritātes tu neatbilsti, tu nevari kalpot. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Jo tu nesīsi kaut kādas savas idejas, tu nesīsi savu ietekmi, tu nesīsi savu kaut kādu pārliecību, bet tev nav jānes savu pārliecību, tev jānes evaņģēlija patiesa
patiesas vēsts. Vēl, ja nav pareizs pamats, veidojās nepareizs pilnums. Nevis tā, kas ved cilvēku pie Dieva, bet kas ved cilvēku projām no Dieva. Jo šeit atkal mums ir svarīgi saprast, kas tad ir īsti pielūgs. Mīļi, tā nav dziesma. Tas ir tikai veids. Kā mēs Dievu apliecinām. Īsta pielūgsme ir veselīga mācība, pirmam kārtām. Īsta pielūgsme ir pazīt to, ko tu pielūgsi. Īsta pielūgsme ir pakļauties tam, ko tu pielūgsi. Un tā ir īsta pielūgsme. Tā nav skaļa dziedāšana. Tā nav pantomīmas rādīšana, teātra spēlēšana draudzē. Un ja mēs to nezinām, ja mēs to neredzam, mūs viegli apmānīt, ja mums nav Bībele autoritāte. Tāpēc mēs ļoti lielu uzsvaru balstam uz Bībeles autoritātes. Un tās ir bīstamības, kas var ielausties un kas ielaužās draudzēs, ka draudzes paliek vienkārši cilvēku centrisks. Dažas lietas, kā sākās Bībeles autoritātes mazināšana. Vēl šeit es drusku gribu iemetināt dažas lietas. Ja jums ir Bībele autoritāte, mīļi, tad nav šaubas, ka jūs augstat. Jūs noteikti augstat. Bet ja šeit ir ienākusi plaisa, tad šī plaisa iesaka ir lielāka. Un tāpēc es gribu dažas lietas jau pateikt to, kas tad ir, kas tad dara, kas tad mazina šo Bībeles autoritātes nozīmi. Pirmkārt, jums šaubas. Kas ir šaubas? Vai Dievs teica? Tā bija pirmās lapusēs. Kā Sātans pienāca Ievai klāt un kā viņš teica? Vai tiešām Dievs tā ir teicis? Tiek iesētas cilvēkā šaubas. Es šeit gribu minēt un paskatīties uz tādu, piemēram, ir draudzes, kuras pārliecinoši vadās nevis no Bībeles autoritātes, bet jau no izstrādātām doktrīnām. Un skaidro Bībeli, nevis skaidro doktrīnas no Bībeles, bet skatās uz Bībeli caur doktrīnām. Un tas nav pareizi. Tu nevari pacelt doktrīnu augstāk par Bībeles autoritāti. Un tā ir tāda dogmatiska pieeja Bībelei, un man ir žēl šeit armijāņi, ka viņi to nespēja saprast. Piemēram, armijāņi tic, ka glābšana var pazaudēt. Pareizi, tā? Viņi ticam. Viņi tam tic. Kāpēc viņi tā tic? Tad mēs atveram, piemēram, Jāņa evaņģēlija 10. nodaļu, mēs lasām. Mana savis dzird manu balsi. Un viņas man seko, un es tām došu mūžīgo dzīvību, un tās nemūžam neies bojā, neviens tās neizraus no manas rokas. Tā ir rakstīts. Un kā viņi izlasa? Neviens tās neizraus, bet ir, kas var izrauties. Un jūs neredzat šeit, kas tiek darīts? Tiek Bībelē ienests savu pārliecību. Tiek Bībelē ienests savu ideju. Doktrīna tiek nolikta augstāk par rakstiem, un uz Bībeli skatās savu doktrīnu. Un viņam nekad neieskaitās. Un jūs, kad satiksieties ar viņam, jūs vienmēr ar viņiem strīdēsiet. Pēc mums ir ļoti svarīgi apzināties to, ka Bībeles autoritātei, ja mēs balstām uz Bībeli savu ticību, mēs nedrīkstam par to šaubīties. Ja Dievs tā ir teicis, tad tā tas ir. Un savādāk tas ir. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, kas notiek tad, kad jau ir šaubas ienestas, sākās tas, kad iztrūkst
patiesību. Vai tiešām Dievs būtu teicis no visiem? Vai tiešām Dievs ir teicis, ka nevar pazaudēt? Skatieties, sāka reālā veidā vienkāršā veidā izkropļo rakstus. Ejam tālāk sākās noliekšana. Dievs saka, mirsim. Nemirsim. Tā teica. Dievs skaidri teica, ēdīs no tā, ko mirsim. Ko saka vēlns? Nemirsim. Tālāk sākās noliekšana. Tālāk sākās tas, kad aizvieto patiesību ar kaut ko citu vienkārši. Patiesības vietā noliek savu ideju, kurai nav bībeliska pamatojuma. Tā tas dzīvē notiek, un to mēs arī redzam. Sākumā šaubas, pēc tam izkropļošana, pēc tam noliekšana, pēc tam patiesība tiek samainīta pret. Cilvēks sāk ticēt vienkārši meliem. Dažas lietas par to, kādi ir tie ienaidnieki, par ko jau es minēju, kas ir Bībeles ienaidnieki. Tāda patiesībā ir ļoti daudz. Es tikai gribu pieminēt dažus no tiem. Un viena no ienaidniekiem, kas ļoti šodien plaši iespiežās draudzēs, tā ir psiholoģiska domāšanas pēc cilvēku centrisks skats uz Bībeli. Ļoti grūti atšķirt. Piemēram, ir tādi kristīgie padomu devēji, kas balstās uz psiholoģiju, un tur apmēram ir tā. Ir daudz psiholoģijas un maz Bībeles, un ir otrādi. Ir daudz Bībeles un maz psiholoģijas, bet ziniet, kas viņiem ir kopējs? Kopējs ir tas, kad ar Bībeli nepietiek. Kopējs ir tas, kad ar Bībeli nepietiek. Mēs, kas ticam Bībeles autoritājiem, mēs sakam, ar Bībeli pietiek. Un Dievs ir tik ļoti iedvesis Bībeli, ka ar Bībeli pietiek. Ka vairāk jums neko citu nevajag. Varbūt tāds dažus piemērs, ko viņi liek par fokusu. Piemēram, kristīgā psiholoģija pēta cilvēku, izejot no cilvēku viedokļa. Bet Bībeles padomu devēji, kas balstas uz Bībeles autoritāti, iziet, skatās uz cilvēku, izejot no Bībeles autoritātes. Tas ir no Dieva skatījuma. Ne no cilvēka skatījuma, bet no Dieva. Ir atšķirība. Milzīga atšķirība. Bet atšķirt, ka tas jau ir iefiltrējies draudzē, ir ļoti grūti bieži vien, ja nav garīga viedokļa. Vēl viens tāds piemērs, kā viņi balsta, piemēram, ir problēma, ir grēks. Kristīgā psiholoģija uzskatīs to, kad jārastē. Bet Bībeles, kas balsta uz Bībeles autoritāti, teiks, kad ir jānožēl. Tur milzīgi atšķirība. Kad vieniem visas vajadzības vērsts uz cilvēku, un otri vērš visas savas vajadzības uz Dievu slavu. Ir atšķirība. Milzīgi atšķirība. Un kāpēc jūs domājat, ka Dievam būtu jāstrādā jūsu labā? Kur tas ir Bībelē rakstīts? Vai nav Bībelē rakstīts, ka Dievs dara visus savas slavas dēļ? Un vai nav Bībelē rakstīts, ka Dievs savu godu nevienam neatdos? Ka visu viņš dara savas slavas dēļ. Un arī mēs šeit esam, ja piederam viņam, viņa slavas dēļ. Viņa goda dēļ. Lūk, kāpēc evaņģēlija vēsts viņš ir jāņem par tik nopietni.
lai nekādas šaubas mums par to nebūtu. Vēl misticiska pieredze. Tas ir ļoti izplatīts šodien draudzēs. Ļoti izplatīts. Un ziniet, kāda ir misticiska problēmas? Viņi netic to, ka kanons ir beidzies. Viņi netic. Viņi uzskata, ka Dievs vēl joprojām runā. Un ne caur Bībeli, caur iekšējo balsi. Nu kā, ir taču rakstīts, vējš pūš, kur gribēdams, un gars dara, kā viņš ir. Tā rakstīts ir, vai ne? Viņa arī tā to. Bet, piemēram, iedomājieties, jums ir 20 gigabaiti zināšanas. Nu, protams, jums ir vairāk. Jums ir vairāk, es ticu, jūs esat gudri. Bet tagad paņemiet tā, tas, ko jūs zinat, no kurienes jūs to zinat, to, ko jūs zinat? Kas ir tas avots, no kurienes jūs to esat ņēmuši? Ja tas nav no šejienes, ja tas nav no Bībeles, tad tās zināšanas viņas nenes dievišķo autoritātes spēku. Viņš vienkārši nenes. Lai arī cik gudras viņas nebūtu, lai cik asprātīgas viņas nebūtu. Lai arī kādu iespēju viņas neradītu uz pasauli. Tāpēc tas ir vēl es gribu pateikt, tie nav cilvēki. Nu, protams, ka cilvēki tajā ir iekļauti viss, bet tās pārsvarā Bībeles ienaidnieki, tās ir sistēmas, kuras ir izveidojušās un kuras lēnā veidā viņas iefiltrējās baznīcā. Viņas atrod savu vietu. Un, lai, protams, baznīcai kaut ko pārdot, viņas vajag ietīt tādā spožā papīrā, lai cilvēki to pieņemtu. Un viņi tā arī dara. Piesacās ar ko? Ar Bībeli. Ar ko tad vēl? Lai es jums nodotu savu ideju, kurai cilvēki centriski, viņai vismaz ir jāsmaržo pēc Bībeles. Pareizi. Ja viņi nesmaržos vispār pēc Bībeles, neviens jau neuzķiesies. Tāpēc mums ir svarīgi Bībeles autoritāte, uz ko mums ir jābalsta savu ticību. Ja jūs par to vēl neesat pārliecinājušies, tad pēdējais brīdis pārliecināties. Vēl humānisks un pragmātisks uzskats, kurš ienāk draudzē. Kādā veidā tas izpaudās? Tas ir, kad draudzes sāk pieņemt dažādas metodes. Nu, piemēram, ir kaut kāda metode, tā darbojas. Ok, baznīcā. Tā metode darbojas baznīcā. Tā metode darbojas baznīcā. Bet ko šī metode nedarbina? Viņi nenes dievišķu autoritāti, un viņi nemaina cilvēku stirdi. Bet viņi vēr projām cilvēku ar Dievu. Un tāpēc ir kristieši vāji, nespēj nonākt pie vienprātības, nespēj nonākt pie pilnīgas pārliecības, ka tikai raksta. Vēl racionāla domāšana. Sakiet, mīļie, cilvēku prāts ir sabojāts vai nav? Ko Bībele par to saka? Cilvēks ir ļauna loka. Arī Jeremija 17:9. Cilvēks tirci ļauna loka pret visu 24 stundas dienā. Tad sakiet, jūs varat balstīt uz savu prātu, savu ticību. Nevar. Jo kur ir garantija, ka jūsu prāts nes pareizi domāšanu? Jūs sirds ir ļauna un visu laiku izdomā kaut kādas lietas, lai apiet rakstus. Tāpēc mums ir Bībele autoritāte, ka mēs ņemam, un mēs ne no sava prāta, bet mēs no šīs te Dieva taisnības veidojam un formējam savu dzīvi, lai pareizi saprast realitāti un patiesību, kurā mēs dzīvojam, kas mēs esam. Kas ir draudze un ko Dievs ir iecerējis pie draudzes un ko Dievs vēlās.
dažas šīs lietas, ja, tad Bībeles autoritātes svarīgums. Mēs paskatījāmies, ja ļoti svarīgs, jo atzīves cilvēks, nobriest cilvēks, pārliecību gūst cilvēks tikai un vienīgi no rakstiem. Bīstamību uzbrukumi ārkārtīgi daudz, ļoti smalkos veidos, ļoti izsmalcināti. Sātans atrod iespējas, kā cilvēks maldina. Kā cilvēks vērst projām no Dieva. Ienaidnieki, pretinieki, ārkārtīgi daudz. Un pēdējā lieta, ko es gribu pieskarties, ir nepieciešamība iemīlēt rakstus. Nepieciešamība vienkārši iemīlēt rakstus. Un kā mēs to varam izdarīt? Salamāns mācītājs 1. nodaļā 5. pantā saka, kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojās. Un kas ir prātīgs, tas ļaujās arī sev kaut ko pasacīt. Ja jūs esat gudri un zinīgi, jūs klausaties un ļaujat, lai šī patiesība arī maina jūsu dzīves. Ja jūs esat prātīgi un gribat dzīvot ar Dievu, staigāt ar Kristu soli solī, jums ir ļoti svarīgi tas, ka jūs esat prātīgi, ļaujiet, lai Dieva patiesība maina jūsu sirdi. Ne tas, ko es šeit pasaku. Bet no tā visa, ko es šeit pasaku, mīļi, skatieties, kā tas savienojās šeit ar rakstiem. Jo neviena cilvēka sludināšana nav pilnīga. Jebkura cilvēciska sludināšana nesīs līdzi kaut kādu savu cilvēcisku domāšanu. Viņa nesīs. Tāpēc, kas ir svarīgs mūsu dzīvē? Pirmkārt, tā ir lūkšana. Mēs pieejam rakstiem vai lūkšanu. Pilnīgi, absolūti nepieciešami. Un tagad atzīstieties sev, cik bieži jūs esat piegājuši Bībelē vienkārši tāpat, pārskrienot pāri tām lindām, kas tur ir uzrakstīts. Bez nopietnas lūkšanas, bez nopietnas ieskatīšanās savā dzīvē. Otra lieta, kas jums ir vajadzīga pazemība. Jo Dievs lepniem pretojas. Rakstiem ir jāpieiet ļoti pazemīgi. Jo augstprātīgam cilvēkam nav par Dievu attiecību. Viņus nespēja veidot. Vēl vajadzīgi jums, kas ir vajadzīgs? Vēl ir vajadzīga pateicība jūsu sirdīs. Kad jūs esat pateicīgi tas, ko Dievs dara. Viņš dara visu, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tāpēc Romiešu vēstule 12. nodaļa iesākās nododiet sev paši kā dzīves svēts, Dievam patīkams upurs. Un tas, lai ir jūs garīgā kalpošana. Tā. Un netopiet šai pasaulē līdzi, bet pārvērtiet, atjaunodamies savā garā. Esiet pateicīgi par to, ka Dievs jums ir dāvājis vārdu, ka šis vārds runā uz jums, ka šis vārds veido formē jūsu dzīvi. Vēl viena svarīga lieta. Ja jūs lasat, ja jūs lūdzat, ja jūs esat pazemīgi, ja jūs pateicaties, jums arī vajag, jums noteikti būs pakļaušanās. Tā ir absolūti pakļauties rakstā. Pakļauties. Raksts saka, tā tad darīšu tā. Raksti grib tā, lai es dzīvotu, tā tad man ir jādzīvot. Raksti grib, lai es tā sludinu, tā tad jāsludina ir tā, viņa savā. Raksti grib, lai draudze būtu tā, tad viņai jābūt tādā. Man nekas nav jāizdomā.
Absolūti nekas, es nenāku ar savām idejām, ar savām domām. Bībele visu pasaka, kādai ir jābūt draudzei, kādai ir jābūt arī cilvēkiem, kāds cilvēks Dievs tur grib redzēt un kas draudzei ir jādara. Bībele to pasaka. Kāpēc cilvēkiem vajag kaut ko izdomāt? Un diemžēl mēs to redzam, ka cilvēki aiziet, rakstīt, izdomā paši sev kalpošanu. Izdomā paši sev dievkalpojumus. Un par to ir rakstīts Timotejā, ka tā arī būs. Izrādītam ārēju svētību, bet tās spēku novīt. Un to mēs varam redzēt. Tātad mēs esam evaņģēlisti.